Linda, cik jūs ilgi darbojaties kultūras jomā Raunā? No 13. gada, tad laikam jau sanāk 12. gads. Jā, 12. gadus vairs neskaita kaut kā. Tie ātri skrien. Šo gadu laikā Lindas Vecgailes rīkotie pasākumi Raunā kļuvuši par tradicionāliem, jau ar zīmola statusu. Tādi kā Viduslaiku diena Raunā, festivāls Rodam Raunā, Raunas vārda diena. Līdzās tiem tiek iedibinātas arī jaunas tradīcijas. Linda ir mērķtiecīga, viņai svarīga kvalitāte un kā pati godīgi atzīst arī savas ambīcijas, kuras vēlas īstenot. Ir reiz, kad nolaižās tā kā rokas, kad nē, tas nebūs, nē, tas nebūs. Un tad manī pašā ir iekšā tas lūzuma punkts, nē, tā nevar būt, ka to nevar. Un to man ir iemācījusi to, kad nav vārda nevar vai nevaru. Paldies bijušai priekšsēdētājai Vijai Zūķei. Kultūras pamatā ir cilvēks un sabiedrība, kurai mēs strādājam, cilvēks un miedarbība ap viņu, uzskata Linda. Te ir vienmēr tas vidusceļš atrast, teiksim, tā kā burvim ir jābūt, ja mēs runājam par tām, neteiksim par vērtību, bet to sajūtu noķert, kas patikt man, kas patikt manai mammai un kas patikt manai omei. Jo es 3 dažādākus šiem žanru pasākumus nevarēšu katrai paudzei, bet tas vienojošais tajā vienā. Ir reizes, kad sanāk. Linda savā darbā pastiprinātu uzmanību pievērš gan vietējās kopienas saliedēšanai un attīstībai, gan pārējo novada iedzīvotāju un citu novadu viesu piesaistei Raunas kultūras pasākumiem. Es esmu savas vietas patriots un dzimusi un augusi raunēniete. Un es pārspīlēt varbūt varētu teikt, ka es visus Raunas pagasta iedzīvotāju zinu, bet lielāko daļu. Un tas ļoti, ļoti palīdz darbā.